Mazliet par to, kā bagātie kļūst vēl bagātāki un netikturīgie un nabagie vēl nabadzīgāki. Ja atceramies 2014. gadu, kad aizsākās karš starp Krieviju un Ukrainu, un pēc tam tas turpinājās no 2022. gada līdz pat šim brīdim 25. gadā, tika ieviestas entās sankcijas pret Krieviju. To paveica ASV, Eiropas Savienības valstis. Kas notika turpinājumā? Īsos vārdos sakot, Amerika, lai arī no savas puses ievies sankcijas un to pieprasīja arī no Eiropas Savienības, turpināja sadarbību ar Krieviju dažādos biznesa darījumu jautājumos, arī militārā jomā. Tātad tika aizliegts Eiropai darīt to, ko pati ASV sev atļāva. Kas tā par politiku? Tā ir nepārprotama dubultmorāles politika. Un tagad kāds cits jautājums, ne ar gluži karu saistīts. Zaļā politika. Kad Covid afēra noslēdzās, zaļā politika pārņēma stafeti. Un šajā sakarā kāds komentārs. Eiropas un valdības pieeja ir samērā absurda, jo lielākie piesārņotāji ir Ķīna, ASV un Indija. Mēs redzam, ka lielie, kas par lauvas tiesu vairāk rada izmešus nekā visa Eiropas Savienība kopā, tie vispār stājas ārā no klimata vienošanām. Bet mēs no viņiem tagad pirksim tehnoloģijas, lai uzliktu sev saules paneļus, lai pirktu elektromobīļus, lai pirktu iekārtas. Kas mēs esam, ar kaut kādu Stokholmas sindromu slimi vai prātā sajukuši? Vai kas ir šie par iemesliem? Piebildīšu. Covid afēras stafeti pārņēma zaļā afēra, un Sijā LR miskastē ir tūkstošiem kangaru, kas izkalposies svežzem naudas varas morāliem kropļiem un salašņām, lai tikai tiktu pie saviem jūdas grašiem, tieši tāpat, kā viņi to darīja arī nolādētajā Covid afēras laikā. Pateicoties šim visam, šai morālo kropļu politikai, bagātie, kā jau teicu, ievadā kļūst arvien bagātāki un nabagie arvien nabadzīgāki. Tādā pasaulē dzīvojam.